Nu, esam izgājuši plašākos, tā teikt, ētera lokos. Esam arī rādījis VH televīzijā, tā kā labvakar televīzijas skatītāji, labi pēcpusdienu televīzijas skatītāji, vēl jau īsts vakars nav. Mārts Volps ir šeit, rādījis VH LV, un kā var redzēt, es neesmu viens šeit, rādījis VH LV un televīzijas studijā. Ar mani kopā ir Anete Zviedra. Čau, Anete! Čau! Tu esi certificēta jogas trenere. Tā man rakstīts ir pavadzīmē, pirms tu ieradies. Oficiāli. Jā, bet mēs vispār daudz reizes esam runājuši un arī turpināsim runāt, un šodien runāsim par mūziķu labdarības skrējienu, kas notiks 13. septembrī pie slavenā Māras dīķa jau kuro gadu. Tad mēģinu saskaitīt, ja nemaldos 3. vai 4. gadu precīzi. Tagad neatceros. Tu atceries 3. vai 4. Nē, gadu? man šķiet, ka 4. varētu būt, jā. 4. gads, jā. Un šoreiz tā devīze ir saglabā ritmu neizdegot. Ar vairākiem speciālistiem esam runājuši par to, kā to ritmu saglabāt, bet šoreiz mēs parunāsim par jogas lietām, jo par jogu mēs šai sakarā vispār vēl neesam runājuši. Tātad tu esi certificēta jogas speciālisti, kā tu esi ieguvuši šo certifikātu? Es izmācījos Rīgā. Spā skolā ir vienīgā opcija izmācīties pasaulē atzītu ITEC certifikātu, iegūt šajā te skolā, un pie tā es nonācu caur savu izdegšanu. Patiesībā. Tā kā tas ir patiesi un reāls stāsts, jā? Jā, tas ir patiesi reāls stāsts. Es pati nonācu šādā situācijā, un tad es sapratu, ka kaut kas ir jādara lietas labā sev. Un sākotnēji es to darīju tieši priekš sevis, nevis kādam citam, un tad es sapratu, ka es ar to varu dalīties arī ar citiem cilvēkiem. Un ja es tagad atskatos, tad patiesībā joga manā dzīvē sākās jau agrā bērnībā, kad es mācīju savām draudzenēm stiepties un taisīt špagatu un tā tālāk. Un es domāju, kādēļ es neieklausījos sevī. Jā, un esmu darījis daudz un dažādus darbus, un pati esmu radošs cilvēks. Man patīk mūzika, man patīk dziedāt, spēlēt teātri un ko tik ne. Un vienkārši vajag klausīties sevī bērnībā, ka tu esi vispatiesākais, un tad ir zināms, droši vien, kas tu arī var kļūt. Jā, par to izdegšanu runājot, kā tiešām tas konkrēti notika, kā tu sevī to sajūti? Mēs esam tiešām daudz par to runājuši šī gada skrējiena sakarā. Tu sajūti, ka kaut kas ir jādara ar savu ķermeni? Nu, kā jau pārsvarā cilvēki, man liekas, līdz mēs nenonākam līdz tai bedres malai, kad ir galīgi traki jau, tad mēs sākam kaut ko darīt lietas labā, lai gan tas būtu jādara jau katru dienu. Ir jāsporto kaut kādā veidā, sevi jākustina, jādod ķermenim vitāli nepieciešamās lietas, miegs, labs ēdiens un kaut kāda miera deva. Citādi mēs nevaram vienkārši funkcionēt. Un, diemžēl man notika tā, ka es biju pie tās bedres malas un diemžēl prāts pats sev ļauj iet ar vien dziļāk tajā iekšā, un tā izdegšana, jā, man notika 2 reizes dzīvē patiesībā. Vienreiz tas bija darba dēļ, kur darbs nāca man līdzi uz mājām. Kā daudziem īstenībā. Jā, un tā bija mana tā bedra, bet tur es viegli salīdzinoši tiku laukā no tā. Un otrā reize bija ar 2 maziem bērniņiem, un tev nav iespēju nekur tikt ārā. Un mans vīrs ir mūziķis, un ļoti bieži viņi nebija mājās, un man nācās ļoti daudz ko darīt vienai vai ar, teiksim, vecvecāku palīdzību, ar manu vecāku palīdzību vai vīra, mammas palīdzību. Un es lielākoties neizgulējos. Tā kā gulēju ārkārtīgi maz, pilnīgs labais miega badiņš, jā, 4 stundas un vairāk. Jā. Un ar vien dziļāk un vairāk, un līdz tu vienkārši esi zombijs. Jā, zinām, droši vien visi kaut kādā mērā to esam saskārušies, jā. Pārgurumu. Bet tā metode, ar kuru tu sāki, tas ir kaut kā, tā ir tā joga, cik es saprotu? Es sāku, patiesībā, es varu pateikt milzīgi paldies Renāram Kauperam, kurš man ierādīja tādu foršu vīru kā Sadguru, bet tas jau bija gadus atpakaļ, ka es vēl strādāju Renāram Kauperam, kādreiz piederēja kafēnīca Kadagi
Doggy Dog, un es tur strādāju par vadītāju. 20, ne, kurš gads? Tas bija 19. gads, jā. Lūk, un es tur strādāju par šīs kafejnīcas vadītāju. Cik daudz atklājas intervijā. Un kādā no sarunām ar Renāru, viņš man ierādīja šo Sadguru indiešu guru, kurš stāsta par tādām ikdienišķām lietām un kā varbūt uztvert labāk pasauli un ko darīt lietas labā ar sevi un tā. Un es sāku viņā klausīties arvien vairāk un vairāk un vairāk un sajūtu, ka man viņš tiešām palīdz un es sāku meklēt opcijas mācīties par jogu un šo zinātni par un ap to un nonācu līdz savai spā skolai. Lūk, bet man ļoti palīdzēja arī sporta veidi. Es devos uz baseinu, padziļināt elpošanu, jo, kad ir stress un nomākts garstāvoklis, tad tā elpa ir ļoti sēkla un bieži vien mēs vispār aizturam elpu un neelpojam. Tad joga ļoti paplašina elpu, tāpat arī baseins. Tev nav iespēja neelpot, ja? Tu peldi un tas ir jādara, vienkārši elpa paplašinās, un no tā sākās mans ceļš augšup. Un līdz ko es vairāk sportoju, aktīvi darbojos, es sāku just krietni uzlabojumus savā ķermenī un prātā. Un visā visumā joga ir par kodola stiprināšanu, par savu kodola stiprināšanu, par to, lai būtu iekšējais miers un lai tas miers ir elastīgs. Neskatoties uz to, kas notiek ārpasaulē. Vienalga, kas notiek, visi apkārt grūst un šķīst, bet tev ir jābūt elastīgam un jāpielāgojas. Un tas ir tas, kas mani dzen uz priekšu un ko man dod joga. Brīnišķīgs stāsts. Tagad par skrējienu runājot, par 13. septembri Māras Dīķis, tu būsi klāt. Jā. Tu darīsi ko? Mēs jogosim kopā, mēs radīsim to brīnišķīgu atmosfēru, mēs jogosim, mēs stiepsimies, padziļināsim elpu, noteikti izaicināsim arī līdzsvaru sajūtu. Tā kā, un kopā radīsim foršu atmosfēru. Tie, kuri negribēs skriet vai nūjot, varēs droši pievienoties jogas nodarbībai. Es dzirdēju, ka mans vīrs arī negribot skriet, bet viņš nākšot pie manis jogu. Viņš ir vadījis pasākumu. Jā, viņš vadīja. Viņš nav skrējis, viņam patīk basketbols un tā, bet skriet viņam īpaši nepatīk, bet viņš solījās, ka viņš nāks uz mani jogas nodarbību. Un es ceru, ka arī jūs pievienosieties un būsiet manā pulciņā. Es sajūtu sevi vēlmi to darīt. Vienīgā lieta, ka man ir jāuzspēlē tā kā muzikālais noformējums šajā pasākumā, ko es esmu darījis vairākus gadus, jo man šķiet, ka 3 gadus pēc kārtas, bet es ļoti ceru piedalīties pēc tam, kad es noslēgšu varbūt šo pasākumu. Kolosāli. Tā kā bez skriešanas. Tātad joprojām var pieteikties, protams, Līdzskaņa LV, samaksājot 10 eiro, aiziedot mūziķiem, un var pieteikties, ir pēdējais brīdis to darīt. Bet tā jau nav tikai skriešana, tā ir, protams, arī jogošana, un nav jau arī obligāti jāskrien, var vienkārši atnākt un panūjot. Būs lieliska mūzika. Pareizi. Es ceru ar to, ka būs lieliski. Es mēģinu sev apsolīt, arī visiem apsolīt. Vēl viena lieta, kas mums noteikti ir jāpasaka, partners Origo, pareizāk sakot, ir veikaliņš, pop-up veikaliņš, kur var iegādāties kreklus. Krēklus daudz labas lietas. Es redzēju, ka tur ir arī grāmatas, diski un somiņas, tādas tašiņas, lai neizmantotu plastikāti vai nemaisiņus. Līdz ar to tur viss kaut kas daudz glītu, skaistu lietiņu, ko iegādāties sev vai uzdāvināt kādam citam. Un tādā veidā daram labas lietas, atbalstam. Tātad Origo ārtrija, pirmais stāvs, sameklējot fondu Līdzskaņa veikalu, kur var ieklāzēties gan tēkreklis, cepurs, diskus, plates un citādas visādas unikālas lietas. Tas līdz pat skrejienam ir jāizdara, lai varētu labāk izskatīties. Lūk, 13. septembris vairs nemaz nav tālu. Tā kā jau teicu, jogosim un darbosimies. Kur tev citu var dabūt Instagramā? Pasaki visiem. Es tev atradu jau. Instagramā Anete Zviedra joga.
Un ikdienā es varu pateikt, ka es darbojos veselības sporta stacijā. Tas ir Nometņu ielā 61, Āgenskalnā. Tā kā gaidīšu arī uz nodarbībām tur. Mīļākais rajons. Jā, arī mans. Āgenskalns. Jā, es esmu tev piesakojis. Piesakojiet arī jūs. Un tiekamies tad 13. septembrī mūziķu labdarības skrejienā pie slavenā Māras Dīķa, pie kuras katru dienu skrienu. Katru dienu kādu aplīti tur pavadu to laiku. Labi, paldies tev par sarunu. Vai ir kaut kas tāds, ko es nepajautāju, ko tu gribēji noteikti pateikt? Nē, es gribēju pateikt, ka šī gada sauklis ir kā naglai pa aci, kolosāls. Tā kā saglabājam ritmu, neizdegot. Visi atceraties to un strādājam pie savu kodolu. Paldies tev, Aita!